Esiet visi mīļi sveicināti, Jēzus Kristus vārdā. Esmu atkal Dievam pateicīgs, ka varu būt jūsu vidū. Gituts gan man pēkšņi pa nakti saslima un visādi izaicinājumi no rīta, bet gan jau izveseļosies. Bet šodien mēs padomāsim ar jums par to, kā tad mēs uz nākotni skatāmies, kāda ir nākotnes vīzija, vai viņi ir ticībā balstīta uz to, ko Dievs ir sacījis, ko mēs esam paši piedzīvojuši, vai tā ir balstīta uz bailēm, cilvēku viedokļiem. Un šodien rakstavieta no 4. mūzes 13. nodaļas, un arī mājās uzdevums, neceļās. Mājas uzdevums ir 14. nodaļu izlasīt. Tur es arī kāds pants vēl sacīšu un lasīšu. Bet tā galvenā doma, par ko mēs šodien runāsim no šīs raksturvietas, ir, kad Dievs dod uzdevumu Mozum aizsūtīt, izlūkot 12 no katras cilts vadītāju, no 12 ciltīm, katru pa vienam, uz to apsolīto zemi, Izraēla zemi. Kāda tad viņa tur ir? Ir jau tā, ka, lai mēs ieraudzītu vīziju, mums viņa kaut kādā veidā ir jāpiedzīvo un jāizdzīvo vai jāierauga, vai garīgām acīm vai fiziskām acīm neatkarīgi. Piemēram, pravietis Nehemija, tad, kad viņš gāja Nehemija, kurš cēla to mūri? Nehemija, ja? Nehemija, kad viņš jau bija saņēmis no ķēniņa visu nepieciešamo un aizgājis līdz šiem mūriem, viņš naktī pats, viņam bija jāpārliecinās. Viņš aizgāja, ieraudzīja, saprata vēlreiz to visu, ko viņš bija savās domās, savā vīzijā tā pieņēmis, viņš tā vēlreiz pārreitināja un tā ticības skatījumu savā dzīvē saņēma, lai kā vadītājs varētu dot tālāk to skatījumu. Un Izraēla tauta tikko bija izgājusi basām kājām, sausām kājām cauri sarkanai jūrai, piedzīvojot brīnumu pēc brīnuma. Un tagad pienāca laiks, ka viņiem jāiet tajā apsolītajā zemē, bet lai šo apsolīto zemi atkal tā piedzīvotu, jeb izdzīvotu un saprastu, kā tad arī rīkoties, ko darīt, tad Mozum Dievs pavēlēja, un tas kungs runāja uz Mozu, izsūti vīrus, kas, lai izlūko Kanāna zemi, ko es Izraēla bērniem dodu par vienam vīram no katras cilts, un izsūt tos, bet viņiem visiem ir jābūt vadoņiem. Un tad Mozes tos izsūtīja pēc tā kunga pavēles. Visiem ir labi, tas sākums ir skaists, viņš viņus izsūta, un tās pamatlietas, kuras mēs skatīsimies, ko nozīmē, kad šie cilvēki, kuri ir atgriezušies, viņi savu vīziju balsta uz bailēm, uz cilvēku skatījumu, uz tādu neticības skatījumu un nespēja pieņemt to, ko Dievs reizēm ir devis, sacījis un darīgs. Vēl caur šo raksturvietu mēs redzēsim to, ka tad, kad mums Dievs atklāja kādas lietas, un mēs tās gribam nodot tālāk, tas nebūs lielākais vairākums. 12 izlūki izgāja, 10 sacīja negatīvas lietas, un visādā veidā tautu satrieca ar savu negatīvo skatījumu uz lietām, iesēja bailes un nedrošību, bet tikai 2, Kālebs un Jozua, sacīja, beidziet čīkstēt, beidziet raudāt, un jums gandrīz vēlāk ar akmeņiem gribēja nomētāt.
cilvēki tā bija uzvilkušies, kad nespēja nomierināties. Un tā rezultātā Dievs sodīja šo tautu un šos cilvēkus un 40 gadus. Viņi pa to mazo tuksnesi tur, kur, labi, tiem 2 miljoniem tur, varbūt nedēļas 2 bija jāiet. 40 gadus tur grozījās un staigāja tā rezultātā, kamēr nomainījās paudzes. Tā mēs reizēm sakam par kaut kādām problēmām un lietām, lai izskaustu, kā piemēram korupciju, Ukrainā, piemēram, jānomainās vairāk kā paudzēm, jāpaiet vairākiem gadiem, lai cilvēki saprastu, ka var savādāk kārtot lietas. Ja. Šobrīd jau mums Latvijā jau nav tā pieņemts, kā tas bija agrāk vēl, kad ir kaut kādi jautājumi jārisina, tad obligāti bez kukuļu vispār nav iespējams. Ukrainā tas ir neiespējamā misija, aiziet tukšām rokām, tad arī tukšā aizies atpakaļ. Bet tā bija tāda maza atkāpīte. Bet tas, kādā veidā mums ir jāskatās ticības skatījums un ko ienes tās negatīvās lietas. Kā piemēram, no 27. panta 13. nodaļa 4. Mūzes, un viņi tam izstāstīja tad, kad viņi atgriezās, un sacīja tiešām, mēs nogājam tai zemē, kur tu mūs sūtīji, un patiesi tur tek piens un medus, un šie ir tās zemes augļi. Un šeit neparādās latviešu tulkojumā tur tikai stipra gan ir tā tauta, bet ebreju valodā tur ir vārdiņš bet. Tur ir stipra tauta un tur ir bet. Un tā kā mēs reizēm lasam Bībeli un piedzīvojam kādas īpašas lietas no Dieva, bet cilvēku viedoklis, priekšnieku viedoklis, reizēm vecāku viedoklis, skolotāju viedoklis, mūsu grēks vēl nosaka lietas, un tādu mēs sakam, bet mums nav ticība, mums nav tās, mēs nevaram iet, mēs nespēsim. Un vairākas lietas, kuras mums jāņem vērā, ja mēs savu ticības skatījumu liekam uz bailēm un pagātnē piedzīvoto, uz bailēm redzēto, cilvēkiem balstīto, tad mēs nekad nespēsim noticēt Dieva noteiktajam, ko viņš ir sacījis. Mēs vienmēr šo negatīvo nesīsim līdzi, un vienmēr šis negatīvais tiks iesēts no paudzes uz paudzes. Mēs tās bailes varam iedot kā vecāki saviem bērniem, un to es esmu redzējis arī pāriem, strādājot ar pāriem, kā piemēram, kad vienalga sieviete vai vīrietis, līgava vai līgavainis, ka viņi visu laiku saka bet, ja būs atkal tā un tā, un tad es bieži vien prasu tiem cilvēkiem, jūs vecāki ir šķīrušies. Un bieži vien ir atbildi, jā, šķīrušies un ļoti sāpīgi. Ar dažādiem tiesas momentiem mēs gājam cauri apvainojumiem un tā tālāk, un nodevībām, un tad līgava vienmēr saka, bet jā, mans tēvs bija tāds un tāds. Un mans vīrs arī būs tāds un tāds. Es saku, te jau tu iesēji bailes un nedrošību. Tā vietā, lai tu skatītos ticībā, lai tu kaut ko mainītu, lai tu uzticētos Dievam un tam cilvēkam, ko Dievs tev ir devis, tu jau ieliec to bet. Un tāpēc, ja mēs negatīvi uz lietām skatāmies, tad arī negatīvas lietas piedzīvosim. Un man ir tāda arī iespēja ļoti daudz būt kopā ar dažādiem cilvēkiem, kam nav tā ticība. Un viņi ir ļoti talantīgi, un viņi ir ļoti populāri, un televīzija viņus bieži redz. Un tad, kad es ar viņiem ikdienā strādāju, briesmas, vienkārši briesmas.
tik negatīvi noskaņot cilvēku. Vai nu tā ir augstprātība vai lepnība vēl klāt, nu tas ir vēl bonusā, ja, pēdiņās. Bet viss ir slikti un nekas nebūs labi un tā. Un cilvēki to negatīvo informāciju un to negatīvismu smeļās, un tur vairāk nav nekādas iespējas ticībai un pozitīvismam iet cauri. Tad mēs ieraugam tikai to reālo negatīvo. Vakardiena, gandrīz katru dienu sazvanos šobrīd ar Ievu Vārnu žurnālistu, jo kad kaut kādā ziņā arī tā garīgi par viņiem atbildu, arī par Sergeju operatoru, un viņš šobrīd atrodas austrumos un vakardien apmeklēja tuvu Aģejevkai, kur ir vislielākās šobrīd kaujas Ukrainas austrumos, un visu viņi man pastāsta, kā atkal tur ir izgājis cauri tajā rītā, kā viņi tur ir braukuši un kas ir kā noticis, un kā raķetes atkal ir uzspridzinājuši dzīvojamās mājas un cilvēki aizgāja bojā. Un tad bija tāds teikums, ko viņi sacīja, ja nebūtu tā ticība, es nevarētu neko tam līdzīgi darīt un nespētu nemaz pozitīvi vairāk skatīties. Tā depresija, kas nāk līdz, tas negatīvisms, tā neziņa, kas būs nākotnē. Un šeit, ja cilvēkiem nav ticība, ko Dievs var iedot ar citu skatījumu, un Dievs to var iedot tikai, ka mēs piedzīvojam nevis ar prātu Dievu, bet ir tā glābšana, pestīšana. Nikodēms sacīja, kā tad cilvēks var piedzīvot te no jauna, ja? Gudrais, reliģiskais vadonis to prasa Kristum pašam. Mums ir jāpiedzimst no augšienes. Mums ir jālūdz Kristum piedošanu par saviem grēkiem un jāsaņem šī piedošana, un tad mēs piedzimstam no augšienes, tā arī Dieva vārds saka. Un tad mūsu ticības skatījums, ja mūsu miesīgais skatījums uz notikumiem, lietām, nākotni, nebūs vērsts uz bailēm, nebūs vērsts uz nedrošību, un mēs pavisam savādāk skatīsimies uz lietām. Un tā otra lieta tā arī ir. Tie izlūki aizgāja, vadoņi aizgāja un balstīja savu redzēto uz to, ko, ja balstīja savu ticību un savu ziņojumu uz to redzēto. Milzu vīri, sievas, vietas vairāk viņiem tur nav, jo tur viss pilnīgi ir apdzīvots, kur tad viņiem ir tā iespēja. Es reizēm no jaunām meitenēm dzirdu, no 25 gadi, jā, kristīgas meitenes. Visi kristīgie vīri ir apprecējušies, visi labie jaunie cilvēki vairāk šeit Latvijā nav, un es tik klausos viens negatīvisms pēc otru. Es saku, tā jau līdz 90 gadiem vecmeita būs, jā. Bet, ja mēs tā skatāmies pozitīvi uz lietām, nevis tikai pozitīvi, šodien ļoti daudz pozitīvu māc skatīties, bet ja tas nav balstīts uz tādu pareizu pamatu, kristīgu pamatu uz Dievu vārdu, tad jau tas pozitīvisms ātri pazudīs. Mums ir jābalstās uz to, ko Dievs ir sacījis vai pavēlējis vai licis skatīties. Un šī gadījumā tā bija Dieva pavēle, ka viņiem jāiet tajā apsolītajā zemē. Un Jozua jau te arī sacīja, kad beidziet čīkstēt tajā pašā 13. nodaļā. Tūlītās ejam bez visas šitās zeme ir laba, kā pirmā mēs dzirdējām, zeme ir laba, bez tā bet, medus tek un viss notiek, bet nē. Ja mēs sākam skatīties uz cilvēkiem, uz apstākļiem, liekas, tā ir neiespējamā misija. Mums visas finanses jau nebūs nekad,
mēs to māju vairāk nekad nedabūsim, jo tā ir visas labās mājas arī ir nopirktas un vēl kaut kas, visa zeme ir izdāļāta un nekā mums nebūs. Bet tad, kad mēs tiešām tā uz Dievu skatāmies, nevis uz cilvēkiem un apstākļiem, Dievs dod mieru, pārdabisku tādu ticības skatījumu. Ja mēs arī uz šo pašu mūsu Skrivaru draudzi un remontiem un lietām skatītos tikai ar miesīgo skatījumu, tā arī mēs te paliktu varbūt pusgrūsi ēkā, bez jumta un joprojām tecētu ūdens un daudz kas cits vēl būtu. Bet te kādiem Dievs deva šo ticību, ka Dievs ir devis šo zemi un šo māju un ticībā gāju uz priekšu. Tad, kad mēs ticībā nevis uz apstākļiem, nevis uz naudu, nevis uz to, ko mēs te redzam, skatāmies, jūs jau esat tur piedzīvojuši. Tik daudz, to pašu var sacīt par darbu, ka reizē mums ir jāspēr kaut kādas lietas ticībā. Mums jāspēr šodien, mēs nevaram gaidīt rīt, varbūt tās. Un nevaram atrunāties, ka mūsu personības tips ir tāds un tāds. Mums vajag visu izrēķināt, salikt. Mums vajag saprast no Dieva. Ja Dievs saka, ej, tad ej. Un beidz kurnēt, beidz skatīties uz cilvēkiem. Vienkārši ej. Un es tik daudz svētības esmu piedzīvojis. Es pat nebūtu iedomājies, cik daudz es būtu zaudējis svētības. Ja es šodien teiktu, nē, kā tur būs, un es tur nebraukšu, un to es nedarīšu, un tas ir par grūtu, un tas ir neiespējami. Dievam jau patīk tas vārdiņš neiespējami. Tad, kad mēs sakam, ka ir kaut kas neiespējami, tieši tad jau Dievs arī var pagodināties un parādīt. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs nebāstamies uz cilvēkiem un uz redzēto, uz piedzīvoto. Tad trešā lieta, ko mēs varam nemācīties no viņiem, kad ja mēs skatāmies uz nākotni ar baiļu skatījumu, ar mūsu cilvēcisko skatījumu, tad mēs vienmēr citiem iesēsim tās pašas bailes un nedrošību. Un tas ir tik lipīgi, kā es sacīju, tādiem interesantiem cilvēkiem, ļoti redzamiem televīzijā. It kā tādi varoņi, bet kad ikdienā es viņus satieku, liekas, kur tad viņu ticība, kur tad ir viņu tā vēlme citus iedrošināt un citiem palīdzēt. Bet tad, kad tev nav tā garīga pamata, tad jau ir grūti. Un tad, kad tu esi tajā negatīvismā iekšā, tu ļoti ātri iesēji bailes. Un tās bailes un nedrošība viņu no paudzes paudzes aiziet. Es skatos, kā vecāki visu laiku savus bērnus tādā nedrošībā un bailēs audzina. Un tie bērni tādi ir, un tie mazbērni pēc tam tādi paši ir. Bet tad, kad to atkal ticībā dod kādas lietas, te ir tas, ko Dievvārds saka, kad tas grēks uz 3-4 paudzēm ies, bet svētība uz 1000 paudzēm. Kaut mēs šodien, kad saredzam kādas lietas, varbūt pārdomēm, uzreiz visu nerunājam, mēģinam nomierināties, mēģinam izsūdzēt grēkus paši, mēģinam pārbaudīt savu sirdi un mēģinam saprast, kāds tad ir Dievam plāns uz manu nākotni. Kas ir tie soļi, kas man jāizdara? Ko mēs reizēm tad bez tā daram? Mēs uzreiz sākam skaļi runāt, ko mēs domājam, savas emocijas laižam ārā, bieži vien tās ir negatīvas emocijas, tās, protams, pielīp visiem pārējiem, un tād mēs esam riktīgi tādā burbulī un purvā un nespējam no tā vairāk paši iziet. Un tāpēc domā, ko tu runā, un mēle, kā Jēkabs saka, tā diezgan kaitīgs ierocis, jā, ātri vien to ugunskura var iededzināt tā, ka to neapdzēsīs tik ātri. Un tad, kad mēs savu skatījumu balstamies uz bailēm
un savu nedrošību un cilvēcisko faktoru, tad tu nekad nesasniegsi Dieva nospraustos mērķus. Vēl vairāk. Tu visādā veidā tās spējas un talants, ko Dievs tev ir dāvājis, tu viņas nonicināsi, tu noliksi to malā, un tu nespēsi piedzīvot svētības. Patiesībā tu visu laiku parādīsi, ka tu dzīvo it kā ar Dievu, bet tai pašā laikā visu laiku balsties uz saviem piedzīvojumiem, uz sevi, un tās Dieva svētības tā īsti nemaz nepiedzīvosi. Un līdz ar to arī Dieva nospraustos mērķus pat nepiedzīvosi. Un tā 5. lieta, tā veiksmes stāsts, nebūs tas tavā dzīvē tas īpašais. Dievs grib tevi svētīt šodien, neatkarīgi no dažādiem apstākļiem, neatkarīgi no problēmām, neatkarīgi no taviem izaicinājumiem. Tāpēc šodien mācies palikt tādā Jozua stāvoklī, ka 4. mūzes 14.6 sacīts, ka Jozua, Nūnēls un Kāleps no izlūkiem saplēs savus drēbes, sacīja uz Izraēla bērniem zemi, ko mēs esam pārstaigājuši, un to izlūkodam, šī zeme ir varena, laba zeme. Ja tas kungs mums būs labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tādā zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelties pret to kungu un nebīstaties zemes iedzīvotājs. Tie mums būs kā maizes kungs. Un visa draudze sacīja, ka tie ir ar akmeņiem nomētājumi. Tad, kad to jau es sacīju sākumā, tad, kad Dievs kādas lietas mums atklājas, sacīs, tad, kad mēs kaut ko no Dieva esam saņēmuši, dažkārt var būt tā, ka lielākais vairākums ir pret tavu ideju. Un saka, tas nav iespējams, kur tu dabūsi finanses, paskaties, kāds ir eibors, paskaties, ko bankas dara un visu, ko tev sacīs. Ja? Bet ja Dievs tev ir kādas lietas atklājas un sacīs, tad nekavējoties dari to, uzticies, reizēm ir jāgaida, jālūdz kā Nehemijam, kad viņš 3 mēnešus, 2,5, 3 mēnešus, lūdza, rēķināja, visu salika pa plauktiem, ko viņam būs jāprasa ticībā ķēniņam, tad, kad ķēniņš viņam paprasīs, kāpēc tu esi tik bēdīgs vai kāda cita situācija būs. Un viņam bija viss plāns gatavs ticībā. Un tikai vēlāk, kā es teicu, ka viņš aizgāja jau uz Jeruzalem, uz tām nodrupušām sienām, tad viņš vienkārši visu to jau fiziskām acīm apskatījās un saprata, jā, tas ir īstais laiks, īstais brīdis, tagad smagi strādāsim, iesim uz priekšu. Tikai ticībā mēs varam kaut ko sasniegt, un tikai ticībā mēs varam piedzīvot veiksmes stāstu. Neatkarīgi, ka citi saka, ka tur nav veiksmes, ka tur nav svētības tam cilvēkam, bet ja viņš balstās uz Kristu un neatkarīgi ir gājis cauri kādām sāpēm un grūtībām, tas ir veiksmes stāsts, kad mēs paliekam Kristu un mēs iegūstam mūžīgo dzīvību. Bet es ticu, mēs to esam piedzīvojuši arī šeit, ka tad, kad mēs savu ticību balstamies tiešām uz Dievu vārdu, ka mēs esam piedzīvojuši, ka Kristus ir glābējs, ka mēs spējam nožēlot grēkus, tad Dievs mums dod mieru, gudrību, palīdzību no augšienes, palīdzību pat no cilvēkiem, un reizēm mums ir pirmajiem jāiekāpj ūdenī, lai ūdens atkāptos. Mums jāizdara kaut kādi pamatsoļi reizēm ticībā. Un tad Dievs var kaut ko tālāk arī darīt un svētīt. Kad Dievs bagātīgi mūs svētī, kad Dievs mūs šodien izsūta mūsu skolās, universitātēs, darbos, ka mēs saredzam ar ticības tādu skatījumu tās lietas, ko Dievs grib mums pateikt. Ka mēs neļaujamies
mūsu nepareizām egoistiskām emocijām, ka mēs nepaļaujamies uz nepareizu dezinformāciju, ka mēs nepaļaujamies uz cilvēkiem, bet paļaujamies uz to kungu, ko viņš ir sacījis. Un tad, kad mums ir kāds neskaidrība vai kāds nemieris mūsu dzīvē, tad mēs nākam Dievu priekšā, tad mēs varbūt palūdzam citus, lai par mums aizlūdz, esam atklāti, tad mēs meklējam un rēķinam tīru, kas tad ir pareizi un nepareizi, varbūt plusus, mīnus, bet paliekam ticībā uz Dievu, kad ja Dievs virza un vada, un es reizēm balstos uz to, es eju uz priekšu, daudz nedomāju, bet viens no tādiem pamat elementiem manā dzīvē ir, vai ir miers tajā situācijā, vai ir miers. Ja ir miers, tad es saku, jā, visi es eju uz priekšu. Mums bija kāda situācija pagājušā gadā austrumos, Ukrainā, kur man bija pilnīgs nemieris. Un es šo nemieru pastāstīju saviem drošības vīriem, un viņi saka, laižamies no šeienes fiksi prom. Un pēc tam bija zvans, ka tieši tajā vietā trāpīja raķeti pēc kaut kāda laika. Un tad tie drošībnieki vienmēr tā smejoties, viņi saka, tā, nākošais tu mums arī vienmēr saki, ja ir nemieris, tur nepaliekam, lai netrāp. Es saku, nu tā vienmēr nebūs, bet reizēm jau tā ir, ka Dievs mums kaut kā atklāja, un citreiz ir arī Dievvārdā tā ir, ka Dievs bija noslēpis, vai Dievs nebija atklājis kādas lietas, ja? Un tur ir arī Dievam kāds plāns, kad ejam cauri grūtībām un izaicinājumiem, kāpēc mēs tad daudz vairāk sākam meklēt Dievu un sākam uzticēties viņam un sākam, kā Ieps sacīja, es tev vispār nemaz nepazinu, piedod. Tagad es tevi iepazīstu, kāds tu esi, Dievs viņu bagātīgi svētī. Bet kaut mēs savu ticību tad balstītu uz ne tikai redzēto, nevis uz cilvēku balstīto, bet uz Dievu vārdu, un Dievu sacīto, kas dos mums tādu skaidru skatījumu, ticības skatījumu, drosmi rīkoties, spēku, izdarīt lietas, kas ir neiespējami. Un kā viens komandieris par kapelāniem Ukrainā sacīja, kad šie kapelāni, kur pareizi sagatavo mūsu karavīrus, kuri ar mūžības skatījumu perspektīvu dzīvo, viņiem ir drosme, spēks un tāda neatlaidība un arī tāda drosme, kādu viņi nemaz tā nav ieraudzījuši un sapratuši. Jā. Un tā sakal ir par liecību tiem komandieriem, jā. Kas tas ir par spēku tiem karavīriem, ka viņi tad nekur nečīkst un jā, tur daudz kas trūkst un mums daudz kas trūkst dzīvē un nekad nebūs kaut vienmēr nebūs dzīvē tā, ka viss šodien ir, pilnīgi viss un esam laimīgi. Visu laiku jau gribās kaut ko vairāk, ja? Bet kaut mēs būtu pateicīgi Dievam par to, kas ir, bet nekad nesmādētu arī kaut ko vairāk. Un Dievs kaut ko vairāk arī grib dot. Viņš nevēlās, ka mēs dzīvojam tikai tādā pieticībā, nabadzībā. Tas nav viņa tāds skatījums, bet viņš grib, lai mēs savus talantus un spējas izmantojam un tos pavairojam un dodam. Un tad, kad mēs ar tādu pozitīvu skatījumu ejam uz priekšu, tad mēs arī iedvesmojam citus. Es tā pārsteidzoši, ka arī nesen kādu uzņēmēju Liepājā runāju. Viņš saka, kur tev tas spēks un kur tu to tādu enerģiju visu laiku? 54 gadu joprojām tāds kāds 20 gadus atpakaļ. Es saku, Dievs, caur Kristu man to dod. Jā, stāstu. Tad tu pats kaut kā. Es saku, pats te būtu tikai depresīvs un varbūt pacība labāk citiem iedotu, bet savādāk nekas labs nebūtu. Bet tiešām Dievs ir uzrunājis un devis pavisam citu skatījumu un enerģijas lādiņu un ticības spēku skatīties uz lietām savādāk. Un mēs būsim par iedvesmu savotu, bet mēs vienmēr būsim mazākumā, un no tā
nebaidieties. Reizēm mēs būsim vairāk aprunāti, nesaprasti, bet ko nozīmē šodien dzīvot to 70, 80 gadus bez Dieva, ja tad miljonus gadus tu dzīvosi ellē un mocīsies. Un ja tu tos 70, 80 gadus varbūt dzīvos ticībā ar Kristu un mazliet nesaprasts, varbūt kaut kur vientuļš, bet vienmēr ar tādu pozitīvu skatījumu, ka tu dzīvo priekš mūžības, tad ar to mūžības skatījumu un perspektīvu tu pavisam savādāk varēsi katru savu lēmumu savādāk pieņemt, tu varēsi ticībā daudz vairāk lietas izdarīt, tu būsi par iedvesmu arī citiem un iedrošinājumu, un lai Dievs uz to mums dod spēku un palīdzību. Tēvs, mēs esam pateicīgi par Tavu gādību, rūpi un žēlstību, kur Tu mums parādi, un Tēvs, mēs esam pateicīgi par tiem fantastiskiem piemēriem, kurus Tu mums rādi, kā mums darīt, kā mums nedarīt, un Tev gods, slavu un pateicība. Āmen. Ebreju vēstulē jau arī vēlreiz tas atgādinājums, ka tieši tas viņu neticības dēļ Dievs viņus bagātīgi, nevis bagātīgi svētīja, bet sodīja. Tad līdz ar to ticībai un neticībai ir liela nozīme.